Labdien visiem! Tagad mēs atbraucam tāda veca mūža ceļarāji, atrodas Ēdolē, pie Ēdoles ciemata. Ja? Un šajā objekta pagājušā gada rudenī mēs uztaisījām katlu telpu. Un es tagad parādīšu kāda daļa. Šis mājas tagad apkurinājas ar centrālo apkuri. Faktiski tur divi avoti. Katlu telpu uztaisīta ar diviem katliem. Ir cieta kurināma katls Defro 30 kW Optima Comfort Plus saucas. Un rezervai bija uzstādīts elektriskais katls, arī Defro DBE Optima 12 kW. Un sistēma ir divi apkuras konturi un karsta ūdens boileris kombinēts. Un pagaidām no šīs mājas apkurinājas viens siltumezgls, nevis siltumezgls, bet sanmezgls viens. Šeit šī telpa izremontēta un ar siltiem grīdām. Šeit ar siltiem grīdām. Un šeit siltais grīdas mums ir. Tur duša barves, jā, no ūdens boilera. Un tagad mēs iesim katlu mājā, kura atrodas aiz tura. Šeit bija izremontēta šī daļa mājai. Un bija uzstādīti 3 radiatori. Tagad mēģināšu parādīt to pagājušā gada izbūvēto siltumezglu. Šeit telpa vēl remonta stadijā. Tiesam iekšā. Tur darbojas kompresors, nevar neko padarīt. Tā kā nedaudz būs troksni. Šis ir tas Defro cieta kurināma katls Optima Comfort Plus 30 kW. Viņš ir aprīkots ar vadības kontroleri. Šis kontroleris pārvalda gaisa pieplūdes ventilatoru, kurš degšanai padod gaisu degšanas. Tagad viņš nav izdarīts, tur tas ir kurtuvīte. Viņš diezgan liels, ja. Tur ir izvads uz dūmvadu. Otrā puse ir mantris kurstenis. Faktiski dūmvada istaba vesela. Un tā ir mantris kursteņa iekšpuse. Mēs izbūvējam jaunu izolētu dūmvadu. Nerasošu teradā, kurš celas virs mājas, ja, pa tu mantris kursteni. Šeit mums kas ir par to apsaiste, ja. Katls strādā ar akumulācijas tvertni. Aizmugurē mēs redzam ladumāta sūkņu grupu, kura sākumā sasilda katlu, pēc tam atveras termovārs un sāc sildīties tas akumulācijas tvertne. Uz 500 litriem šī tvertne ir. Šeit ir blakus. Mēs redzam karstu ūdens boileris, galmets, uz 200 litriem, un viņam ir elektriskais stends uzstādīts. Šeit ir izplašanas trauks, un tā hidraulika atrisināta šādi. Ir vomiks sūkņu grupas, viena sūkņu grupa strādā uz radiatoru konturu, un pie tā radiatora kontura ir pieslēgts arī viena cilpa šobrīd, ja, tur to sanmezglu, sasilda siltas grīdas sanmezgla, šo ierici, ja, tas ir jaucēji mezgls tāds, ja, ar termovārstiņu. Un otra grupa karstiem ūdenim domāta, ja. Un šeit mēs tagad redzam elektrisku katlu, tagad viņš bez apvalkā, jo mēs atbraucam visu pārbaudīt pirms sezona, kā strādā, kā sildas, visu elektroniku, jo elektronikas diezgan daudz pārbaudīt, un izrādās mums izplašanas trauks. Būs nepieciešams mainīt, tagad noņemam to izplašanas trauku, un viņam tā membrāna iekšā bija sabojāta, ja, tur nebija hermetiska, vienkārši saplaisas. Visdrīzāk dēļ nekvalitatīva ūdeni, ja, jo tas ir ūdens konturam izplašanas trauks domāts. Un kas ir vēl šeit ir izmantots Tech neatkarīga automātika i2, kura pārvalda radiatoru konturu, radiatoru cirkulācijas sūknē, trīsgaitas svārstu un kontrolē akumulācijas tvertnes temperatūras. Tā, par to patēriņu, ja, vēl es dažus vārds, kā šī sistēma vispār darbojas. Pagaidām ir uzstādītas 3 radiatori un ir plānos līdz ziemai uzstādīt vēl 7 radiatorus, kuri būs pirmā stāva turpinājums tur.
būs dažas telpas ar daudziem logiem. Šis katls, šī sistēma sildas vēl 7 radiatorus. Tā kā kopumā būs 10 radiatori un vēl viens radiators domāts uz otru stāvu 11. Tā, es vēl turpināšu drusku vēlāk savu stāstu. Tagad meistari nāk atpakaļ katlu telpu. Labdien visiem! Vēlos pabeigt stāstu par mūsu vakardienas objektu. Tā ir ceļarāja, tāda mūža ceļarāja, kur atrodas Edoles pagastā Kuldigas novānā. Ja, es vakar parādīju pagājušā gada izbūvētu katlu māju, kur mēs uzstādījām cieta kurināma katlu Defro. Optima Comfort 30 kW katls bija uzstādīts, akumulācijas tvertne Wormsen uz 500 litriem un kā papildus avotu apkurei mēs uzstādījām elektrisku katlu Defro DBE Optima 12 kW. Kā arī šajā schēmā ir kombinēts ūdensildītais galmets, ir arī sukņu grupas Vomix pielietoti. Viena sukņu grupa strādā ar kombinētu ūdensildītāju, un otrā sukņu grupa nodrošina radiatoru apkuri. Viņa ar 3 gaitas svārstu ar servo piedziņu. Ir arī automātika, Tech i2 modulis, kas kontrolē akumulācijas tvertnes uzsildīšanu un arī pārvalda radiatoru apkuras kontūrā darbību. Cirkulācijas sukņa darbību un vārsta darbību. Un vakar mēs tur bijām, lai pārbaudītu šo sistēmu un sagatavot viņu nākamam sezonam. Un arī pastāstīt tehniskus aspektus lietotājiem, ja, kā rīkoties, kā viņu apkopot pareizi, citus būtiskus momentus. Apspriežam. Šajā darbā gaitā bija konstatēts, ka izplašanas trauks karstajam ūdenim sabojājas. Tur bija problēma ar to iekšējo membrānu, viņa saplaisās un aizpildies ar ūdeni. Un, mums izdodās šo problēmu atrisināt, mēs nomainījām to membrānu, demontējam to izplašanas trauku, nomainījām visu, salikam kopā, uzstādām atpakaļ, pārbaudījām, tā kā mums veiksmīgi izdodās visu to problēmu atrisināt uzreiz. Un mēs aprunājāmies ar Arni, šis cilvēks, kas dzīvo šajā mājā un kurš atbild par tehniskiem visiem tiem, par komunikācijām tehniskiem. Un tad viņš paskaidroja, kā vispār šī katlu telpa nokalpoja. Jā, un par pagājušo ziemu, kādus nedaudz datus, cik bija ērti, cik bieži jākurina. Un, divos vārdos sakot, sanāca tā, ka jākurina biežāk nekā mēs domājam, bet māja nav siltināta, nav renovācija, nav pabeigta līdz galam, un arī apkuras sistēma nav pabeigta līdz galam. Un tad, kad bija sauss, un arī bija brīži, kad bija -15, -18 grādi, un bija nepieciešams kurināt 2 reizes diennakti šo katlu. Viņš viņu kurināja gan no rītas, gan pirms ejot gulēt, gan vakar puses. Un tad šī akumulācijas tvertnē nodrošināja vienas daļas mājas apkuri, kur jau uzstādīti radiatori, un tur ir viens sānmezgls ar siltajām grīdām, un arī sagatavo karstu ūdeni. Un tagad ir ieplānoti darbi, lai to apkuras sistēmu izplatītu, un ieplānots uzstādīt vēl radiatorus pirmajā stāvā, un centrāls apkure būs izplatīta uz visu mājas pirmo stāvu, ka būs nepieciešams vēl 7 radiatorus uzstādīt, izvilkt cauruļvadus, un arī vienu radiatoru saimniece tur palūdzēja uzstādīt otrajā stāvā viena istaba. Un iespējams, ka vēl pēc gadu, kā saimniekam, kā viņam tur aizies, kādas finansiālas iespējas viņam būs turpmāk, tad noteikti ir ieplānots siltināt šo māju, siltināt jumtu, un tad arī turpināt izbūvēt centrālu apkuri arī otrajam stāvam. Tas uz vides perspektīvu, teiksim tā, vides laika perspektīvu. Tā kā diezgan interesants objekts, gan pats par sevi
Nu pati tā mūža, jā, izskatās ļoti smuki, gan daba apkārt, gan arī priekš mums tehniska ziņā šis objekts ir interesants līdz ar to, ka mēs izmantojam kombinētu sistēmu, neparasti salikta, jā, un tur arī interesants moments ar to dūmvādu, jo dūmvāds atrodas manteļs kursteņa iekšpusē. Tas arī mums pirmo reizi bija tā, ka dūmvādu mēs būvējam manteļs kursteņa iekšā. Un viss strādā, viss sanāca tā, ka bija ieplānots, jā, un arī lietotāji, saimnieki, viņi apmierināti ar to rezultātu, un viņi vēlas sadarboties ar mums arī turpmāk un to sistēmu izplatīt uz visu māju. Un es arī rekomendēju jebkuram privātmājas īpašniekam, kas vēlas vai esuša sava māja modernizēt apkuras sistēmu, vai, piemēram, no malkas apkuras pāriet uz centralizētu apkuri, vai, nezinu, nomainīt novecojušu katlu pret jaunu, visādas variācijas, ja mēs varam izvērtēt to situāciju esošu, izklausīties jūsu domas par to un attiecīgi piemeklēt risinājumu, pašu to koncepciju izdomāt un piedāvāt konkrētus produktus, lai to apkuri realizēt vajadzīgajā jums veidā. Protams, veikt apricienus visus finansiālus, uztaisīt cenu piedāvājumu, paskaidrot, kā veidojas visas tas cenas, un par katru mezglu mēs varam paskaidrot tehniska ziņā, priekš kām šis mezgls ir vajadzīgs un ko viņš dots visai tai sistēmai. Un, protams, mēs visu to labprāt realizēsim un arī paņemsim uz tehnisku uzturēšanu. Visu to pakalpojumu mēs varam piedāvāt Latvijas robežos, jo, kā jūs zināt un redzat iepriekšos videos, mēs sadarbojamies ar daudziem dažādiem meistariem, dažādus Latvijas reģionus. Ja, un līdz ar to arī tam potenciāliem pasūtītājiem, kas dzīvo kaut kur reģionā, arī daudz labāk, ja viņš zina, ka šīs meistars, kas izbūvējis viņam to sistēmu, ir vietējais meistars, un viņš nav tālu, ja, un viņš ir pieejams nepieciešamības gadījumā. Kā pagaidām tā ir viss stāsts par Katlumāju Edolē, par Katlumājas darbības rezultātiem, un gaidiet jaunus videos. Mums top priekšā ļoti interesanti video par soļzaima granulu katlu, kuru mēs plānojam pēc nedēļas kaut kur veikt montāžu un palaišanu, jā, un noteikti parādīsim rezultātus. Visu labu, rakstiet komentārus, liekat mums laikus, jā, un gaidiet mūsu jaunus video. Visu labu!